Kamēr Kolkas sākuma skola cīnījās par savu pastāvēšanu, tikmēr jau šobrīd 2/3 ciema bērnu dodas uz mācību iestādēm citviet. Vēl 1. septembrī Pūņu pamatskola priecājās, ka jauno mācību gadu sagaida visi kopā. Taču, lai gan skola pārmaiņas skars tikai rudenī, jau šobrīd tajā ir par 11 audzēkņiem mazāk nekā 1. septembrī. Arī sabilnieces Egijas dēls šajā mācību gadā ik rītu mēro aptuveni 20 km uz novada centru. Sākot jau skolas gaisu, mēs zinājām, ka viņš ies vidusskolā, un tā kā Sabilē tādas iespējas kā vidusskola nav, tad mēs nolēmām, ka jāiet ir pēc sākuma skolas jau uz citu skolu. Vairāki uzrunātie vecāki, kuri pat šobrīd mācību gadu vidū nomainījuši skolas, diemžēl intervijai nepiekrīt, taču telefons sarunās min vairākus iemeslus. Piemēram, bailes, vai visiem bērniem 1. septembrī pilsētas skolās pietiks vietas. Vēlme bērniem adaptēties ātrāk jaunā vidē, daži bērni seko saviem draugiem, bet ir arī vecāki, kuri atzīst, ka skolas vadībā īsti nav saskatījuši vēlmi par skolu cīnīties. Ingas Blesas ģimene no Rīgas pārcēlusies uz Melnsilu. Tas ir pusceļā starp Kolku un Roju, taču mazā Kolkas skola pat netika apsvērta, jo ikdienas loģistika vairāk ved uz Roju. Tur arī dēliem treniņu un mūzikas skola. Ja es zinātu, ka tā skola, kas man ir tuvākā, varbūt tuvākā gada 2 laikā varētu arī tikt slēgta, tad es iespējams arī izvēlētos nedaudz tālāk vietu. Stihiskais mēģinājums ļoti mērķiecīgi mazināt to skaitu, tas noteikti nepalīdz vecākiem izvēlēties pa labu tām skolām, un tas savukārt, protams, tā kā ir atkal redziet arguments, tad jums jau te nav to bērnu, bet zināmā mērā viņi nav tāpēc, ka tie vecāki ir nobijušies. Savā ziņā tās ir vecāku lēmumu sekas, ka mazās skolas ir uz jautājumu zīmes, taču Talsu novada izglītības pārvaldes vadītājs piekrīt, ka tie ir dzīves apstākļi un interešu izglītība, kas liek izvēlēties par labu lielākām pilsētām. Taču steigai mācību iestādi mainīt gada vidū, baidoties, ka brīvu vietu vairs nebūs, īsti neesot pamata. Ja teiksim, no viss novada tagad viss masveidā sāks nākt uz Talsu pilsētu, tad, protams, ka Talsu pilsētas skolās vietas nav, ja ārpus Talsiem vai skolas nebūs. Tā, protams, tāda utopiska situācija, un tā visticamāk nenotiks. Šobrīd vietas Talsu pilsētas skolās ir. Vēl viens piemērs ir Vandzene, kurā skolas nav vispār jau vairākus gadus. Un brīdī, kad bija diskusija vai neatstāt vismaz sākuma skolu, jo bērnu skaits tam bija pietiekošs, plāns neizdevās, jo paši vecāki izvēlējās citas skolas. Taču reizē Uldis Katlaps atzīst, ka Vandzene varētu būt vieta, kur tuvākā vai tālākā nākotnē skola varētu atgriezties, vismaz pirmās 3 klases. Un es pieņemu, ka vēl ir dažas vietas Talsu novadā, kurā pat varētu jau būt arī skola. Tikai jāsaprot, ka attiecīgās apdzīvotās vietas bērni tad ir gatavi palikt, ne tikai ir gatavi, bet palikt turpat uz vietas un mācītos vismaz šo 1. 3. klasi. Bet bieži vien tā situācija tāda, ka ir jāpaiet kaut kādam laikam, kaut kam, lai saprast, ka vēram vaļā. Vecāki bēg, jo pašvaldībai un arī valstī trūkst strateģiska plāna, ko vispār tālāk darīt vietās, kur skolu liktenis karājas mata galā. Piemēram, Dundaga. Te ir vien brīdi kaut kas tāds, ka varētu būt, bet šeit ir Sklandraušu festivāls. Te tak var taisīt papildus bērniem, likt apgūt turismu, ražošanu, un viņi jutīsies tai vietai piederīgi. To pašu var darīt ar Kolku. Ēka ir, jo man ir ļoti rūgta pieredze ar Laidas profesionālo vidusskolu. Tad, kad tagad tai skolai tai garām un paskaties uz logiem, kas bija kādreiz mana klase, un ka es redzu, ka tur ir tāda nolemtība, tāpēc, ka mēs nemākam apdzīvot to, kas jau ir panākts. Šobrīd iepauzēts ir Valdemārpils un Mērsraga vidusskola jautājums, vai tajās arī turpmāk būs 10. 12. klases. Ja cīņu tām izdosies uzvarēt, savā ziņā tas arī būs tests, kas ļaus redzēt, vai vārdi sakrīt ar darbiem, un vai pat tiešām jaunieši tur patriotiskos solījumus mazajās skolās palikt. Sanita Liepiņa, Terēza Matisone, TV9 Pakalni.